Dzirde ir vēl viens faktors, kas sieviete ir citādāk nekā vīrieti. Nu, piemēram, situācija, kur varbūt arī kādam pazīstam. Džeks sēž mājās pie televizora, zvana telefons. Sieva tur krāmē trauks virtuvē, mazgā. Nu, ko Džeks dara? Ko Džeks dara? Es pats jau klausīju. Jā, bet pirms tam. Nezinu. Sievai pasaka, ka telefons. Vai sievai pasaka, ka vēl ko Džeks dara? Nereaģē, nospiež vai pārzinīšu vēlāk, jā? Bet svarīgs zvans, ko Džeks dara. Nu, pats li to klausu un runāju. Bet pirms tam skan televizors. Nu es izslēdzu. Protams, ka tu viņu izslēdz, vai tu nogriez skaņu, vai izēj ārā. Ko dara sieviete? Sieviete paceļ telefonu, viņa sāk turpina runāt. Un vēl viņi runā ar saviem bērniem, jā, viņi vēl saka, jūs tur par kaut ko citu, jā, jūs tur to izdarat. Un vīrietis, ko viņš saka, aizveraties, lūdzu. Es taču runāju pa telefonu. Un sieviete bieži vien skatoties ar seju sejā otram cilvēkam, runājot, viņa dzird visu, ko runā blakus kāds cits. Viņa visu šo sarunu uztver. Ja? To sieviete var. Vīrietis praktiski nekā. Ja? Ļoti reti, kurš to